Nu ko, sveiki visiem. Eksperimentu vien taisīju, mēģināju nopirkt. Izsos platformā vienā citā. Mūsu mildes jābūt iekšā 3 mildām 1932. gada. Apstīsimies kvalitāti un tad pastāstīšu jau sīkāk. Var redzēt, ļoti atklāti. Jogi monēta tik tiešām pirmā mirkļa liekas labas kvalitātes. Redzams, ka cilvēks tiešām domājis ir saņēmēju. 31. gada viss jābūt, laikam samūdē. 32. 31. Jā. Pirmā mirkļa liekas ļoti labas monētas. Viņas nav ideāls, bet viņas tik tiešām ir labas. Ko papētīšu, tad atkal kādu uztaisīsim turpinājumu. Apstījos ar to, kas bija fotogrāfijā un to, ko saņēmis. Jāsaka, monētas ir tieši tās, kas tur bija nofotografēts. Tā ir labā ziņa. Otrā ziņa, kā vienmēr līdzsvarā, jāsaka, viņu kvalitātes pirku viņu dēļ vienas monētas, nedēļ šīs pat fotogrāfijā. Viņa izstījās labāk, šī monēta. Nav viņai nekāda vaina, viņa nav arī nodzīta, bet nav kvalitāte tāda, kā gaidīja. Tur tajā ziņā viss godīgi, uzrakstīts, ka monētas pārdod bez vērtējumu. Tātad, ko es varu ieteikt? Griežties kādā no platformām, vērtējums īstenībā ir maz plūs tai lietai. Ja jūs redzat, labu vērtējumu, varat sagaidīt monētu labākā kvalitātē. Lai gan arī tur brīžiem, tur tādu uncu uzrakst, kas uzmet acis un no pirksti izzīst. Tādēļ darījums absolūti godīgs, šeit ir savu riski, kā es vienmēr saku, ja jūs griežaties platformā, kur monētas nav novērtētas, speciālisti jums var būt. Vai precīzāk sakot, jums ir ļoti jāsako līdz cenai. Šīs monētas nopirkts ir ar visu komisiju, ko ņem izsoļināms par saprātīgu cenu. Pārdevējs šeit uz vietas, pašrocīgi tirgojot, arī varētu saņemt tādu pašu cenu, aptuveni. Kā es ar vienu. Šeit tādu čomu, runājām, man prognoze ir, ka cenas uz mildām vēl paaugsies. Kā mēs runājam, domāju, ka līdz nākošā gada beigām, vidējā cena varētu būt kaut kur ap 60 eiro. Tagad viņas ir no 40 līdz 50, bet visbiežāk tas ir 45 līdz 50. Šajā amplitūdā arī monētas ir iegādāts. Man galvenais bija saprast pašu to principu, princips.
parāda, ka iepriekš pieslatnieki nopirka citā platformā, tur bija vērtējums, jā, viņi tik tiešām bija, viņi bija atbilstoši tam vērtējumam. Šeit nav vērtējums, un viņi ir, principā, investīcijas kvalitātes monēta, jā. Numizmātikas tā pievienotā vērtība. Var teikt, ka nav. Bet, ir arī tirgū skatos, jā, ir stingri bēdīgāks, jā. Tāds riktīgi nodzīts, jā. Labi. Tāds rezultāts. Tev līdz citai reizei.